23 gadus jaunais Mārcis Ķenavs no Liepājas puses Rudzes nopietni aizraujas ar grozbumbas spēli, kā nekā viņš pārstāv Latvijas basketbola 2. līgā spēlējošo Saldus klubu. Rallija līdzutēji noteikti ir pamanījuši Mārcis Ķenava garu augumu. Patiesībā tur jau iemesli meklējami, jo Mārcis mums nebūtu nav pastarīts basketbola spēlē. Jā, neesmu iesācies basketbola spēlē, jo ar basketbolu nodarbojos 16 gadus. Es sācu spēlēt basketbolu ātrāk nekā braukt ar ralliju, tā varētu teikt. Jā, es tā esmu dzirdējis pat 1. līgā spēlē. Jā, ir sanācis spēlēt 1. līgā, Liepājas lauva sastāvā, un ir izcīnīta 4. vieta Latvijas čempionātā. Tu tur Kasparu Kambalu kopā esi spēlējis, Andru Biedriņu? Nē, es spēlēju kopā tajā laikā, kad es spēlēju 1. divīzijā. Es jau mazāk tur spēlēju, vairāk rezervistu soliņu deldēju tajā brīdī, jo es biju jaunais tajā komandā. Bet ir sanācis uzspēlēt pret visādiem Latvijas līmeņa spēlētājiem, kā Armāns Šķēli. Kāpēc vispār rallijas, ja tur tiek gadi aizvadīt vairāk? Rallijas ir diezgan tāds dārgs sportveids, un līdz ar to jaunībā tēvs mūs aizveda uz basketbola treniņiem, sāk vest. Un tad mēs arī sākām trenēties, un rallijas tas laik bija tādā iekšā sirdī, bija tas tuvāks, tas motors, skaņas un vispārējais. Un tad līdz ar to, kad pavērās iespēja sākt nodarboties ar ralliju, tad arī sāk paralēli ar ralliju tur braukt. Bet basketbols visu laiku, kalendāri nepārklājās, un līdz ar to var labi apvienot. Jā, basketbola regulārā sezona sākās ap oktobri. Jā, sākās ap oktobri un beidzās maijas, aprīļa beigas. Un vienīgie posmi, kas pārklājās, tie ziemas posmi. Šogad arī pārklājās viena spēle ar ralliju, bet rallijas bija 1. vietā. Ko rallistu karjerē noder šis basketbols? Basketbols ir tāds kopējā organisma treniņš, kas nozīmē, ka viss ķermenis ir tādā labā kondīcijā, var uzturēt viegli. Un, protams, arī tas reakcijas treniņš, kas noder rallijā, kas ir ļoti svarīgs, es domāju. Ja? Un vispār tas, ka tu vari izturēt to 30 km ātrumu posmu, tu vari nobraukt līdz galam un nezaudēt koncentrācijas spējas. Bet, ja tur nav tā fiziskā sagatavotība tik laba, tad es domāju, ka ir diezgan grūti nobraukt tos 30 km. Jā, basketbola spēle ilgs 40 minūtes. Šķiet, viens otrs rallijs, dopos, ir tikpat garš. Rallijas mēs varētu būt mazliet garāks, bet rallijas garums kopējais ir ap pusstundu. Es varētu teikt tā, ka, ja nospēlē visu basketbola spēli, tad tiešām tas ir tā, ka nobraukt vienu garu ralliju, kad tu tiešām nākamajā dienā esi beigts, ka tu vairs nevar neko padarīt. Ja? Bet tāds 20 minūtes, ja tu nospēlē spēlē, tas ir tāds rallijas princips, ka tāds nav piesildījies un viss jābeidz. Jau. Kas tu vispār esi? Uzbrucējs, aizsargs? Es esmu vairāk tāds universālais spēlētājs. Es spēlēju gan uzbrucēju pozīcijā, gan aizsargu pozīcijā, bet uz šo brīdi mūsu komandā nav īpaši daudz ražanu vīru. Tad es parasti spēlēju pa uzbrucēju, pa 4. numuru. Nezinu. 5 laikam ir uz laukuma. Jā, 5 uz laukuma ir, un tie garākais gals skaitās 5. un 4. numurs. Un es esmu 4. numurs, un ja mums ir vairāk garie uz laukuma, tad es spēlēju pa 3. numuru, kas jau skaitās aizsargs un mazais. Jā, un kādus trikus tu rādīsi vispār, ko proti? Laika gaitā visādi triki ir, bet vēl iedankot, tā sacīt, nav sanācis. Neesmu tik atletisks, bet man jau kādu 3 punktnieku iemetīšu šodien. Nē, kas ir tavs kroņa numurs, kas bieži vien sanāk un statistikā vienmēr tur esi augsts? Tāda izcelt neviena īpašība man nav, bet man visvairāk pašam patīk apspēlēt kādu augumā ražināku spēlētāju zem groza, un tas ir tāds mans kroņa numurs, ko es labi pieprotu diezgan, un ir arī izdevies pāris reizes spēlēs. Es esmu vairāk tāds darba darītājs un tieši tāds melno darba darītājs, kādu bumbu izcīnīt un tam līdzīgi. Punkts mums gūst komandā cits spēlētāji. Kas dīvaini, spēlē tātiet vienaudžiem, jums tad nav tādi leģionāri melnā krāsā izsaukti no Amerikas? Nē, mūsu 2. divīzijā mums ir tādi diezgan daudz. Ir jauniešu komandas un ir tādi jau, tā kā mēs tādi jau, kas vairs nespēlē jauniešu komandās, bet kuri arī nespēlē tie 1. divīzijā, kur vairāk tādam prieka līmenim spēlē, un tad mēs esam tāda veida komanda un cīnāmies ar jaunajiem, ar vecākiem. Redzu jūsu treneris Mareks Bajārs, par šiem gadiem, kopš arī tu spēlē tajā Saldu, jau ar sirmiem vadiem palikt. Jā, nav viegli treneriem, viņiem ir jācīnās ar mums un jāmeklē labākais komandas sastāvs, lai varētu uzvarēt. Un daudz treneru basketbolā ir nosirmojuši. Tā vispārējo ir jau piedzīvot šo 16 gadu laikā spoži brīži, ko tā pēdējā sekunda rit un Mārcis no basketbola laukuma otra gala iemet kādu 3 punktnieku. Nē, tas jau tāds 12 punktnieks skaitītos. No otrā gala laikam nav sanācis iemest. Ir sanācis iemest pēdējā sekundēs un izraut pagarinājumu vai kaut ko tam līdzīgu. Es biju rezultatīvākais kādā spēlē un
kāds vērtīgākais spēlētājs spēlē, tā varētu teikt, kas vairāk izdarījis labās lietas, tā gan ir sanācis. Augums der, jā. Kā teikt, vēl 8 centimetri un būtu jau tie 2 metri. Nu jā, augums man ir 1,92 m. Priekš basketbolistē tas ir diezgan tāds normāls augums. Pirmajā divīzijā ir lielāka puiša. Nu, jā, protams, tur ir daudzi garāki, jo basketbolists it kā sākās tikai no 2 metriem. Tad man vēl bišķi jāpieliek ir, bet es tāds diezgan normāla auguma basketbolists. Šo 16 gadu laikā, kad ir nodeldēts, ko pusi sezonu pērkam jaunas, ne? Pa lielām, ja spēlē tā ļoti profesionāli, tad tā arī ir, ka pusi sezonu labi iztur tās kēdes, bet tā kā šobrīd tāds vairāk ir amatieru līmenis, tad sezonu var izvilkt ar vienām kēdām. Bet tad arī tā, kad jāmaina ir uz citām uz beigām, jo botas tur pusi sezonu ļoti labi un tad viņas sāk plīst. Karsēja meitenes ir? Jā, mums ir karsēja meitenes, jaunās meitenes mācās, trenējās un minūtes pārtraukumos uzdejo mūs. Un rallijos es arī viņas varu redzēt ar taviem plakātiem. Vēl nav varēts redzēt, bet es domāju, ka tad būs jāuzaicina, lai var redzēt viņas ar plakātiem. Ir jāuzaicina Mārci, ko rāda statistika, ka tu esi ārpus trīnieku šobrīd savā klasē. Jā, ārpus trīnieku esmu un gatavojamies vasaras sezonai. Un cerēsim, ka izdosies vasaras sezonā to visu atgūt. Tepat Kalnumuižas rallijs jau tava mājas trase. Jā, būs Kalnmuižā, veiksim vairāk kā treniņus un tieši neiziesim uz to rezultātu. Tieši vairāk apstīsimies ar kādām riepām, labāk tā fiesta uzvedās uz ceļa un izmantosim tiešām kā treniņu. Bet visi jau gaida kaut kādu rezultātu, bet tas mums tiešām nebūs tas galvenais, jo mūsu komandas vadītājs Dainārs ir pateicis, ka nekāda rezultāta jābrauc ir tāpēc, lai aprastu mašīnu, lai saprastu, ko vajag uzlabot, ko vajag izmainīt, kā ar tur savērsumiem un vispārējo. Skaidrs. Ar plakātiem, jā. Saldas meitenēm, karsēja meitenēm jāierodās tātad uz talsiem, tur būs uz urrā. Jā, uz talsiem būs, tur vairs nebūs nekāda treniņa, tur būs uz pilnu gāzi un nav jau vairs ko mums zaudēt īpaši. Mums ir jāsāk braukt ļoti ātri ar Aleksandru un cerēsim, ka mums izdosies